Vienotās Rīgas spēlē. Astanas klubam 18. janvārī Māršals guva 27 punktus. Izbraucēja 9 piezīmes plus 35 liederības koeficients. Spēles turpināšanas pēc vēl pieši labi. Aizsardzībā Sarviņš. Māršals apliecina savu līniju fāzē, gūst 15 punktus. Lāva Miličs piespēle un viņa finišs. Ļoti iespējamo veidu, kā to izdarīt ar lieliski sagatavotu komandu un ļoti pārliecinošu uzvaru pār Grāveliņas klubu. Bloks Bērziņam mūsējiem ieskrējušies, ātrā uzbrukuma iespējas. Jahovičs 2 punkti. 3 times in a row. Fast break with anybody run. Treneri Būtauts, nu kā jau ierasts šajā līmenī, visi treneri ir ļoti koleģiāli, neesmu dzirdējis. Kolēģis Igaunijas televīzijā Rauno Peha. Protams. SVH Brodos, 2 spēlētājs punkts. Ieraksta šīs situācijas, kad aizsardzības spēlētāji pieskarās klubai. Amerikā saucās nepieciešams komandai. Tieši tā, ka tu uzsver pareizāko lietu, bet pagaidām izšķirošo notikumu. Shake and two down. Let's go. Guys, here. Protams, pozitīvāks. Pirmkārt jau šī adapcija Eiropas basketbolā. Papildu ir noteikums ar 2 rezultīvajām piespēlēm. Starp citu noteikti. Viljams 1-1 pret Kavaļausku. Bērziņš jau gatavs palīdzēt. Saržģīts Tāljenkovam. Viņš ir pret. Tā, protams, nav laba zīme VF komandai, jo Gats Jahovičs ir labākais spēlētājs aizsardzībā perimetrā, labākais spēks, kas varētu noturēt tādu pretinieku. Ģērtuvēt drīkst. Basketbola laukuma zona jāsaka Bērts spēlē, nu Bērts ir pamatīgi. Es nelaiž nevienu savā dārziņā vai mežiņā, nezinu kā to nosaukt. Rolls Māršals ielaužās sodu laukumā, Kaspars Bērziņš. Roll Marina! Pirmajā puslaikā. Katreiz darīja savu darbiņu. Pēc Kavaļausku mājinieku uzbrukumā tas neizdodas, ka par Bērziņu šodien neapturēt. Un, lai arī statistikā ir tikai +1 liederības koeficients, bet no vērtības viedokļa Sandis uzbrukumā Vēfiņš pēdējā sekundes Dairiem sarežģīts mētījās. Bumba! Grozā! Bērtans. Nē. Un tagad turpinās mūsu uzbrukums. Vēnem brīvs tālmetiens no 45. Sezonas SVH brocēnos no 1992. līdz 94. gadam. Pēc tam padā spēlēja Markus Normets un Indreks Rūma un šos 2 basketbolistīm Sanders Vēnem. Realizēja savu pirmo tālmetienu VF rindās un pēc tam arī panāca -13, bet pēc tam mājinieku 5 punktus pēc kā. Priekšējā sadarbība viena no Bostonas Celtics mīļākajām sadarbībām. Precīzi no tālās distances. Komandas talismans Panda. Priecīgs. Savā laukumā 11. februārī tāds grūts izbraukums Kaunijā. Basketbola tālu no pazuds, Jahovičam tālmetiens. Vēl joprojām tas negrib lidot grozā, pēdējās sekundes Bērziņš! Un tā vēl sulīgāk punkts! Rezultatīvs piespēles 4 bloķēt metieni, 18 pieplusoja arī Miličs. 2 pārķertas bumbas, 5 rezultatīvs piespēles, 4 atlēkušās bumbas viņam arī šodien klāt. Laba spēle Vēfiņam, pārliecinoši kontrolējam.